Radio tev. Intervija tev. 11:13 šajā rītā, un kā es solīju, tad šodien man būs pavisam īpaši viešņi, kuru patiesībā man tiešām vienmēr ir prieks satikt, lai kurs arī nonāktu, un tā ir dziedātāja grupas Trians Parks soliste Agnese Rakovska. Labrīt! Agnes, tev līdzi ir arī vēl kāda draudzene, pastāst lūdzu stādi priekšā, kas mums vēl šeit ir studijā. Jā, Alisei Liepiņai arī ir iznācis albums, un tad tā jaunā paudze ir jāievada tajā industrijā. Tā kā Alise ir šeit, viņa mācās, skatās, un sveiciens no Alises. Sveiciens visiem. Alise, varbūt pavisam īsi pasaki, tev ir iznācis jauns albums, jā? Jā, man ir iznācis jauns albums, viņu var noklausīties gan YouTube, gan Spotify, un tur ir 5 dziesmas. Super, un albums saucās Ceļojums, tad droši meklējam Alisu Liepiņu. Agnes, man tiešām tev ir tāds prieks redzēt, un tu vienmēr esi tik spilgta, pamanām, un es teiktu tāda viena no tiešām košākajām Latvijas skatuves māksliniecēm. Un tas, ka tu atnāc šodien šeit ar kādu jaunu talantu, man liekas iezīmē to, kas notiek pēdējos gados tavā dzīvē, ka tu esi tik ļoti pievērsusies jaunu mūziķu izglītošanai. Jā, un ir tāds sajūta, ka laikam tu industrijā esi bijis pietiekami lielu laiku, un kaut ko es sapratu tā kā mazliet, un var kaut ko nodot arī tālāk, un vispār darbs ar jauno paudzi man ārkārtīgi iedvesmo, un tas sākums vienmēr ir tāds ļoti izaicinājumiem pilns, un gribās vienkārši sagatavot tos cilvēkus, tā kā Zvaigznājā darbojos kā mentori, bet, protams, cits vienmēr no malas vieglāk pamācīt, vai ne, bet ko tad pašai darīt ar sevi, un tad prieks, ka arī man šis gads bijis produktīvs, pati sev piesaku arī kā producenti. Jā, ieraksta. Pirmo reizi. Jā, un gribu katru meiteni, sievieti iedvesmot un likt to datoru uztvert tā nopietni, jo mēs dzīvojam tādā laikā, kur tiešām viss ir iespējams, un nekad albumu ierakstīt nav bijis tik viegli un pieejami. Un noteikti aicinu tā kā nebaidīties no tehnoloģijas un izmantot viņu un vienkārši radoši mācīties, izpausties. Jā, un meklēt tevi rokā, jo es zinu, ka Zvaigznājā tas viss ir iespējams. Es jau papētīju jūsu mājaslapu, ja kāds nezina un kāds sapņo vispār par savu mūziķu karjeru, tad man liekas, jūs esat visīstākā vieta. Es redzēju visu tur konceptuālā izstrādi, kā kļūt par mūziķu, visu tā ideja līdz sociālo tīklu menedžmentam un pilnīgi viss tāds komplekts. Jā. Mēs cenšamies padomāt, jo vispār dzīvojam ļoti interesantā laikā, ka tas nav tikai es dziedu mikrofonā un ar to arī viss beidzās. Tiešām tā ir multidisciplināra vide un tiktu kā jau ir tie mīmi, vai ne, ka tu izveido savu biznesu, bet tagad tev ir jānodarbojas ar social media management un ir jāņem vērā šie spēles noteikumi, tu vēlies būt veiksmīgs, jā, un mēs ļoti cenšamies mācīties, būt fleksibliem, un, kā es teicu, es esmu Zvaigznājā vecākā darbiniece, un tie jaunie nāk iekšā ar tādu joni, un es ļoti daudz arī pati mācos, protams. Protams, bet tu esi arī tiešām ļoti pieredzējis, un varētu teikt, ka šodien un šonedēļ tev ir īpaši svētki, jo Trians Parks izdod jaunu albumu Vientuļo dzejnieku sala un jau otro singlu Labirintā. Mazliet pastāstīja, ar ko tad atšķirās šis albums, jo vismaz pēc tās relīzes, ko tu atsūtīji, ir pilnīgi cita sajūta. Pilnīgi cita sajūta nekā es esmu tevi intervējis daudzreiz, man liekas, arī tavā mūzikas karjerā. Kas ir mainījies? Tu zini, tā kā tu laikam pieaudz un tu visu laiku domā, ka tas, ko tu radi, ko tad tu vēl varētu no sevis izlikt ārā, un tā jaunu apvāršņu meklēšana, viņa visu laiku notiek, un tas galapunkts nekad nepienāk, un tas, ka es ļoti autodidaktiski uzvedos, lai tiešām strādātu arī kā albumu producents pie ļoti lielas daļas no šī materiāla, vienkārši bija tāds eksperimentāls process, tā viņš arī skan, un pētot šo hiperrealistisko laiku, kurā mēs dzīvojam, kad nāk mākslīgais intelekts, un mēs domājam, kas vispār notiek ar mākslu kā funkciju, jo visu varēs uztaisīt mākslīgais intelekts. Un tikko izsolē par miljonu, tika pārdots mākslīgā intelekta radīts darbs, iedomājies, pat glāznes arī vairs nav jābūt tikai, vai ne, īstam dzīvam cilvēkam. Tas man tā kā mazliet arī uztrauc, un kas ir tas, uz ko mēs vispār tā kā ejam, un vai tad mums kā dzejniekiem, māksliniekiem nevajadzēs vairs būt, jo šajā darbā centrāli es apskatu dzejnieka tēlu. Tas ir katrs sabiedrības loceklis, kas sevi izjūt kā lirisku,
tādu uztvērēju mehānismu, kā mēs izprotam šo pasauli. Un es gribu, lai mēs mācāmies strādāt ar šīm emocijām, mācīt sevi izpaust. Un dzenieks vienmēr ir tāds mazliet melanholisks, vientuļš, nesaprasts. Un tas viss ir šajā albumā. Tāpēc viņš ir mazliet skumjš, tas albums. Bet viņš piestāv rudenī. Tas nozīmē, ka ir īstais brīdis, kad jūs to izlaižat. Šobrīd, es domāju, mēs paklausīsimies jūsu jaunāko singlu, dziesma Labirintā, Trians Parks, un tad parunāsimies vēl mazliet. Lai skan. Triānas Parks ar dziesmu Labirintā. Man liekas, ka šī dziesma Agnes ir ļoti dejojama. Mēs jau šeit aizkadrā. Es nezinu, tā nostalģija, par ko tu runāji rudenīgā, tā varbūt citās dziesmās ir. Šajā es to nesadzirdēju. Šī ir viena no priecīgākajām albuma dziesmām, tieši tā mēs kaut kā trāpījām, bet globāli vispār albums ir saistīts ar tādu pagātni, ar tādu gremdēšanos rudenīgajā melanholijā, bet, šajā dziesmā droši vienkārši dejojiet. Vienkārši ļaujiet. Tā, kad reiz neskatās, jā. Jā, man tiešām bija prieks arī lasīt, ka albuma iedvesmas avoti tev ir latviešu literatūras un rakstniecības grandi. Īpaši fotosesiju tu esi veidojusi Smilģa mūzejā, daudz lasīja arī Jaunsadrabiņu darbus. No kurienes tev tā vilkme pie latviešu klasikas? Es saku, mēs dzīvojam tādā laikmatā, ka tā nākotne izskatās ļoti nesaprotama. Un laikam atbildes ir jāmeklē pagātnē, jo tie cilvēki, kas ir bijuši pirms mums, viņi daudz ko ir sapratuši. Un mūsu dzejnieces arī, kuri manu vienkārši guru Vizma Belšvica vienmēr domājas uz dziesmu, domāju, ko Vizma teiktu par šo tekstu, ja viņa lasītu. Un arī tas sievietes loma un status izklaides industrijā, kā mums ir jāuzvadās, kādā mums ir jābūt. Un es domāju, vai Aspazī, teiksim, kāptu skatuves pasniegt balvu tādā riktīgi mini ar dekoltē. Varbūt, ka beigi ne, vai ne? Un man gribētos, lai tās vērtības arī sievietes nes cauri kā tādu intelektuālu bāzi, jo mums ir ko dot, mums ir par ko runāt. Bez minisvārkiem un dekoltē. Tā kā tas nav slikti, bet skatāmies, kas ir tā pievienotā vērtība. Un vispār gribās vienkārši iedvesmot lasīt grāmatas, jo jaunai paudzei ar grāmatu lasīšanu vispār ir švaki. Jā, varbūt var pārēt uz citu formātu audio grāmatas, jo varbūt klasiskais vienkārši nestrādā, bet tieši tā grāmatas lasīt ir ļoti vērtīgi. Decembris, tas ir ārkārtīgi intensīvs laiks tev. Pastāst lūdzu, kur un kādi koncerti tev plānojās? Jā, mēs tiekamies baznīcās, un tā ir tradīcija, ko mēs turpināsim. 2. gads, 16 koncerti. Tie ir man mīļākie koncerti, teikšu, kā ir. Viņi ir mazi, intīmi, un akustika, kas ir baznīcā, savienojumā ar dziesmu mālos palākos, ir tas skudriņas, kuras es izbaudu. Man tā dziesma skudriņas pat mašīnā uzdan. Es pat nezinu, kā būs baznīcā, jā. Jā, tā kā es visus gaidu, lai mēs sagaidītu svētkus kopā, kur vēl labāka vieta kā baznīca. Un Kurzem, protams, mana mīļākā vieta Latvijā. Nenoliekšos. Tagad sapūtīsies. Bet pēc liepa laipu filmēšanas Latgalē arī Rēzeknes novads vienkārši ir fantastiski Lūznava, ja. Mēs dzīvojam tik fantastiskā valstī un novēlu visiem skaistu novembri un tiekamies decembrī un dziedāsim kopā, sagaidīsim svētkus kopā. Paldies, un pavisam īsti pačakstot martā tiekamies arī Palādī. Tas arī. Lielie, grandiozie plāni. Paldies tev, Agnes, ka paciemies šodien, lai tālu skan tavu dziesmu un gaidīsim visu pilno albumu arī ieskanamies šeit radiostacijā. Paldies. Tā. I could go and read your mind, think about your dumb face